Sveiciens! Ierakstot šo video jau 3. reizi, pamanu, ka man ir vēlme tā kā iepazīstināt ar to, par ko es runāšu, lai tas aiziet tādā, maigā veidā. Un saprotu, ka caur to izvairos arī pati no tiem tiešajiem vārdiem un no tās patiesības, tāpēc arī šis man būs pašai kā tāds treniņš runāt tā kā ir. Lai gan arī tagad es vienkārši padalos un ievadu savā veidā mīkstinot to telpu, bet tā informācija, kas man nāca arī šodien, saistīta ar Luciferu un Lucifera apziņu. Un atnāca tas, ka, ja Lucifers, viņš ir šis te gaismas nesējs, esība, kas nes gaismu, kas nes zināšanas un māca savā ziņā, kā tās pielietot, viņš nes šo te apgaismību, bet lieta tāda, kur tas ir aizgājis mīnusā, ir tajā, ka tur, kur ir zināšanas, viņas var būt viscēlākās, visprecīzākās zināšanas, kādas vien var būt, bet pašā cilvēkā veidojas tā atskaite, kā viņš viņas pielieto. Un ja cilvēkā kā tādā ir nogriezta savienojuma ar šo te savu sirdi, kas attiecīgi atkal būtu vairāk kā Kristus apziņa, tad būtībā mēs esam ar šo te informāciju, būtībā kā ātri iegūt naudu vai kā ātri izdarīt to, tad mēs sākam to izmantot caur sava veida manipulācijām. Mēs saprotam caur Lucifera zināšanām, kā lietas strādā, kas man ir jāizdara, kā veikt rituālus, kā vispār viss notiek, vai ne? Un tad attiecīgi šie te cilvēki, jeb būtības, kas ir pie varas, jo, tur pie lielākajām varām nav īsti cilvēki, bet tās ir cita veida esības, bet viņas pielieto šo informāciju, jo viņu nodoms nav dzīvot saskaņā ar savu sirdsapziņu, dzīvot saskaņā ar šo te Kristus apziņu, kas būtībā nav tā Kristus apziņa, kas būtu, par kuru mēs mācamies baznīcā, jo arī tur viņa ir tā sašķaidīta un sagrozīta, vairāk iesējot kā programmu to, kad nedod Dievs tur, mums interesē seksualitāte vai bagātība vai labklājība, jo mēs taču nevaram dzīvot labu dzīvi, jo mums taču ir jābūt par šo te, kā Kristus nomira par mūsu grēkiem, tāpēc mums visu dzīvi ir jācieš, jo kā tad mēs tā, kur kāds nomira par maniem grēkiem un Dieva bērns un otra tāda nekad nebūs, ja. Un tagad tāpēc man ir jācieš un man ir jāupurē sevi, un savu kaut kādu labklājību, savu laiku, savu visu, ja, lai tikai, tā kā klapā iekšā to upura domāšanu. Un tā, jo atkal, ja paskatās no gnosticiskā skatījuma, tad Kristus apziņa ir ļoti savīta kopā ar Lucifera apziņu. Būtībā viņi ir paņēmuši vairāk to spektru, bet ne jau tur būtu tagad stāsts par kura apziņa, kuram tad tur īsti ir. Teiksim, no tāda reliģiskā skatījuma, bet vairāk tas stāst par to līdzsvaru, ka tad, kad mēs spējam nonākt pie šīm te sakrālajām visuma zināšanām, mēs esam saiknē ar savu sirds apziņu, mēs varam arī radīt pilnībā plašāku tādu telpu, kas ir jau dziedinoša telpa, jo tad, kad man iedod to nāzi, jā, vecais labais salīdzinājums, manī ir izvēle, vai es ar to nāzi kaut ko, tā kā griežu maizi un uzsmērēju sviestu un pabaroju varbūt cilvēkus ar to, vai es ar to nāzi izdomāju, kā es visu citus nogalināšu, un līdz ar to pati paņemšu sev visu to labklājību. Protams, ka tās elites, viņām ir vairāk šī te informācija, vairāk pieeja šiem te kodiem. Un tā kā viņas ar savu vēlmi šeit nav, lai vestu cilvēku uz mīlestības apziņu, viņas to pielieto ne tajos skaistākajos veidos. Līdz ar to viņu darbību rezultātā arī Lucifera apziņa ir ļoti, ļoti, ļoti tā kā saprasēta un ielikta tajā, ka, tur ir tikai tumsa, tur nav nekas labs, lai gan arī viņam ir šīs te, tā teikt, divas sejas, jo tā ir spēcīga apziņa, kura ļoti spēj ietekmēt. Un jā, viņa būs tā, kas ies un kutinās to ego, un skaudību un vēl kaut kādas lietas, un tajā brīdī tur negatīvā cilvēks ir savā iekrīt, ja viņam nav vaļā sirds, viņš tās skaudības dēļ, viņš tik daudz ir gatavs izdarīt, un tāpat laikā Lucifers var pakutināt to pašu stīgu, un cilvēks caur šo skaudību var saprast, hei, re, kur ir mans nerealizētais potenciāls, tas ir tas, ko man gribas, viņš var saņemt sevi rokās, ja, sāk darīt lietas, lai īstenībā pats realizētu tās lietas, ko viņš vēlās, kas ir vienkārši tā kā signāls. Un tajā brīdī, kad cilvēks ir izgājis, teiksim, tai mācībai cauri, tad Lucifers var nākt arī un rādīt, kas ir tie veidi, kā tad īstenībā man tur nonākt pie tā, ko es patiesībā vēlos arī harmoniskā veidā.
ja mēs skatāmies arī budisma mācību, tad ir bijis brīdis, kad Buda viņš iet un šajās te arī vipasanas un meditāciju apmācībās viņš aiziet un uzbļauj meditētājam par to, kā viņš tur nedara un steig apkārt un vēl visu kaut ko, nu, ka tev tagad ir jāmeditē. Un, nu, tā riktīgi uzbļauj, pagriežās un iziet ārā un tāds baigi mīlīgs saka, redz kā es viņam uzbļauju, jo viņš jūta, ka tajā brīdī tam cilvēkam tas ir vajadzīgs viņa labā. Lai viņš, teiksim, to praksi pieredzētu pilnībā, un tas nebija par kaut ko, ka viņš būtu slikts vai kā, viņš vienkārši mācēja runāt ar to cilvēku valodā, ko tas cilvēks saprot. Un ar Luciferu, ja mēs skatāmies, viņš arī ir atnācis, jeb piesaistījies arī šai zemē, lai savā veidā atbalstītu mums caur to, ka viņš baksta uz mūsu sāpīgajiem punktiem, un kuram gan patīk, ka tur spiež virsū, vai ne? Viņš atnāk un viņš izvelk ārā daudz tās tumsas, un, protams, tāpēc ir aizgājis viss tas par to, ka viņš ir tikai un vienīgi slikts, un, nu, viss slikti, jā. Bet tā viņa būtība savā ziņā, viņš to dara caur mīlestību, viņš labi spēlē šo te arī savā vietās arī šo te tumšo lomu, jo to daļu viņa nevar tā kā arī neredzēt, noliegt, ja, jo, nu, attiecīgi tas ir bijis arī kaut kas tāds, kas ir vajadzīgs, jo ir reizēm, ka cilvēkiem ir kaut kur jāsaslimst vai jāiegūst liela trauma vai jāizšķirās, lai tā kā dzīvē vispār saņemtos un sākt darīt kaut kādas lietas. Nu jā, tas ir tad brīdis, kad arī viņš var ienākt, nu, līdzīgos formātos, ka viņš vienkārši it kā izdara kaut ko nepatīkamu. Ja mēs paskatāmies vēlreiz uz Kristus un Luciferu būtību, ja, ir interesanti, jo mēs skatāmies ļoti daudzos eksorcisma rituālos, kas tiek pielietots. Tiek pielietots, piemēram, Kristus vārds, Jēzus Kristus vārdā dēmoni atkāpieties, ja, un tas ir viņiem tā kā tāds, ja, tad viņi atkāpjās, un būtībā tā ir tāda tā kā svēta lieta, ko izmanto atkal, nu, reliģiskā egregora eksorcismā, bet būtībā tas Jēzus Kristus vārds kombinācijā ir ļoti, ļoti spēcīgs, ja. Un es pat atceros, ka es arī tad, kad man bija tie 11 gadi, un man nebija citas metodas, kā sevi pasargāt, jo es jūtu jau enerģētisko telpu vienīgais, kas man bija no mūsu pašu reliģiskā egregora, man bija šī tēva reize, un es būtībā naktī ejot gulēt, jūtot, kad apkārt staigā šīs negatīvās enerģijas, vienkārši skaitīju kaut kādas 3 reizes pēc kārtas šo tēva reizi, lai liktu apkārt sev aizsardzību. Tad tas man bija vienīgais, kas bija, un es esmu pateicīga, ka tas tiešām bija, bet tagad es redzu, nu, ļoti daudzas reliģisko egregoru saistītas tā kā atžgārni, sačakarētās lietas, jā, kas mums ir iespiedies kā tāds paterns, kas bieži jau ir tāds ļoti liels ierobežojums ceļojumā uz mūsu to labklājību. Bet otrs, kas pārvalda šo te demonisko pusi, ir Lucifers, vai ne? Viņš skaitās kā tas Elles vai kāds tur tas valdnieks, jā, un būtībā demoni viņu paklaus, ja mēs skatāmies arī lielākajā daļā no šo te filmu, jā, kuros arī ir tiecība parādīt kaut kādas realitātes, tā kā īstās daļas ar tādu smieklu piesitienu un bišķiņu sagrozījumiem, lai tā kā mēs jums parādījām, kā dzīve notiek, bet parādījām tā, lai tā kā jūs redzējāt, bet nesaprotat, jā. Un arī var redzēt šīs te ainas, vai ne, kad Lucifers, nu, ka viņam ir tā galvenā vara pār šiem te, un nu, tas tā kā vēl vairāk tiecās atspoguļot to, cik ļoti saistītas ir šīs te abas apziņas. Un es teiktu, ka viņas tiešām tā kā vienas monētas divas puses, kur, ja mēs ejam tikai caur Kristus apziņu, mums tā sirds ir vaļā, bet mēs tā kā nezinām īsti, ko ar to darīt, ar to enerģiju. Bet, ja mēs ejam caur to Lucifera apziņu, mums ir tā kā prāts, mums ir zināšanas, bet, nu, mēs varam sākt darīt tādas šeidī lietas, ja. Bet tad, kad ir tas savienojums, nu, tur mēs kļūstam par tiem radītājiem. Jo, ja mēs aizējam atpakaļ uz to pašu gnosticismu, kur it kā Lucifers ir vairāk pievērsts, nu, tā kā Kristum ir piedāvāts Luciferam līdzīgās īpašības, ja, kur tiek stāstīts arī, ka īstenībā tā čūska, kas ir bijis ēdenes dārzā, ko parastajā kristietībā vairāk velk uz Luciferu pusi, gnosticismā velk uz Kristus pusi, ja, nu, tad tā kā tādi savienojumi. Un ko es ar to gribēju teikt, kad gnosticismā māca to, ka šī enerģija ir atnākusi, lai parādītu, ka es esmu radītājs. Ja kristietībā vairāk velk tur Jēzus Kristus, viņš ir Dieva bērns, tad gnosticismā velk uz to es esmu radītājs. Ja viņš tā var, manī arī ir tas spēks, manī arī ir tas resurs, man arī ir resurs dziedināt, man arī ir resurs, teiksim, staigāt pa to ūdens virsu, levitēt, ar telepātiju nodarboties un visu pārējo, jā, tā kā
Tas ir tas, kas es redzu notiek tad, kad mēs viņus saliekam kopā. Jo ir baigi izdevīgi parādīt pusi patiesības, un būtībā, redziet, to pusi patiesības mēs paliekam tikai tādā vienā nelielā daļā no tā, kas vispār mums ir tā kā pieejams, jā, tā kā pusīti iedota, jā, un es, tā kā līdz galam nevaru ar to pusīti tomēr tā kā it kā pietiek tādam garīgajam mieram, bet tādai īstai dzīves labklājības un pārpilnības veidošanai tā kā ir par maz, vai ne? Tā mana interese, mani virza tiešām izzināt šīs smalkās nianses, atšķirības, kā kaut kāda informācija tiek pasniegta, un nonest to tālāk, lai nevis tā kā, lai būtu tāda konkrēta schēma vai diagramma, pēc kuras vadīties, bet vienkārši, lai veidotu to apziņas paplašinājumu, un nevis tikai tāpēc, lai mēs vieglāk pamanītu, kas ārā notiek, bet pirmkārt, kas tā enerģija ir manī. Jo, ja mēs atkal skatāmies no tā viedokļa, kad viss, kas ir manī, ir man ārā, es esmu visums, un apkārtējā pasaule ir šī mana hologrāfiskā visuma atspoguļojums, un caur šo te būtībā hologrāfisko visuma perspektīvu, ja mēs ejam, tad arī šīs apziņas, šīs lielās apziņas, tās visas ir daļa no manis. Un jautājums, vai es pati esmu sevi viņas integrējusi? Jo kas notiek, kad mēs sākam noliekt tumsu, ja? Mēs sākam noliekt ļoti lielu daļu sevis, jo ja ir tikai gaisma, būtībā nekas no šī neeksistē. Mēs varam piedzīvot šo realitāti tikai tāpēc, kad ir kaut kādas proporcijas šajā dualismā. Tas nozīmē arī tumsā. Un pieņemot, integrējot un tā kā harmoniski miedarboties pašiem ar savu tumsu, mēs reāli iekāpjam iekšā tajā savā spēkā, kura dēļ arī tiek veidots viss šis smadzeņu čakars, tikai lai mēs nesaprastu un nespētu savienoties ar to savu spēku, ja. Būtībā, tad, kad mēs strādājam tikai pie puses no šīm te savām lietām, kā, kokam vai ne, viņam aug uz augšu, visa tā lapotne, bet paralēli jau aug arī uz leju tajā tumsā, vai ne? Nav tā, ka tu iestādīji to zīli, vai ne, un tad tā zīle ir viss, kas ozolam ir apakšā. Nē, tās saknes ir tikpat lielas un plašas, un tāpēc, ja mēs tiešām gribam justies stabili tajā savā gaismā, lai mums nebūtu tā, ka mums tagad ir jāatvadās no ģimenes, jāšķirās, jāpamat darbi, jāiet dzīvot meža vidū, vienā brīdī jāsaprot, ka, tā kā naudas vispār vairs nav, jo nauda un viss tas taču ir slikti, vai ne? Sarkasms, ja. Un lai mums nebūtu tā kā jābeidz dzīvot un pieredzēt šī pasaule, kuru mēs tik ļoti esam nākuši pieredzēt, lai no tā nebūtu jāatvadās, mums ir jāaudzē tās savas saknes, lai var būt abi, lai mēs varam būt gan ļoti augstas attīstītas šīs te gaismas būtnes, esības, kas sazemējās, kas ir veselas, kas ir labklājībā, kas ir realizējušās, kas ir foršās attiecībās, visu, ko mēs te patiesībā esam atnākuši pieredzēt. Un priekš manis ir pāris šīs esības, tā skaitā arī Lucifers, kas ir atnācis kā tāds, hei, es tev parādīšu, arī kaut, tā kā to alternatīvo ceļu, pat ne ceļu, vairāk tādu informāciju, jo man pašai bija tā, kad es sāku skatīties iekšā tajās saknēs, tas man nāca caur taro sistēmu, kad es sāku skatīties uz kabalu, un es sāku pamanīt un uzdot jautājumus tur, kur citi palaiž garām, paiet garām, tas jau nav svarīgi, ja? Tur, kur citi skatās uz kabalu, viņi redz 10 sefirotus, es redzu 12, un tad man saka, nē, visa matrica ir sabojāta, jo patiesībā šis katāri grīd, kas ir patiesā šīs gaismas struktūra, un visu laiku tas ir bijis tā kā cilvēku mānīts un tā, bet es skatos un saprotu, nē, jums lielākai daļai deva 10 sefirotu koku, bet es redzu 12, tāpēc, ka es redzu dziļāk, es redzu to, kas ir tā kā tos hintus, kas ir parādīti, jo, protams, jau tā dziļā informācija ir pieejama, bet kam viņa ir pieejama, vai ne jau visiem. Un tad, kad es pamanīju, kā tur sāk veidoties tie tuneļi, kad ir arī šīs te saknes un ir šīs te tumsas koks, jeb zināšanu koks, kas patiesībā ir tas, kur mēs iegūstam to bāzi šeit vispār būt, vai ne? Tad paralēli uzdodot vēl jautājums, man nāca tajā laukā, protams, arī Lucifers, jo viņš ir ļoti saistīts ar šīm te zināšanām, un mana pirmā reakcija bija nē. Tur es nelīdīšu, tur es noteikti neiešu, jo tas taču ir slikti. Tur vispār nevar skatīties, un es jau biju nonākusi pie tādas izvēles, tā kā, kuru no esībām es tā kā bišķiņ tālāk izzinu, kur es pamēģinu pakomunicēt, kur nē. Un tā, ka es nonācu pie tās sajūtas, tādā tā kā pusmeditācijā ieeju, un es tā kā, lai nočakotos, kāda ir tā sajūta, vajag vai nevajag atstāt viņu citur, ja? Un es tā pieveru acis, un man pēkšņi priekšā parādās,
Un es neesmu no tiem cilvēkiem, kam bieži kaut kas priekšā tur rādītos, vai kas vispār tā izteikti tādas lietas pilnīgi redzētu. Jā, varbūt es esmu pieradusi, ka man ir šīs iepriekšējās dzīves, ko es redzu un kas nāk, un savā veidā lēnām integrējās arī šī te smalkā esība ar mirušo cilvēku jušanu un dažādu būtņu jušanu un redzēšanu un tā, bet priekš manis vēl joprojām ir pārsteidzoši brīži, kas tā kā, wow, kas tas tāds. Un tajā brīdī, kad es biju jau izlēmusi atteikties, es pēkšņi redzu, šo te izteikto tēlu sev ar acīm cieta, ka tā kā gaisa, tāds kā bildes fragments, čik ieslēdzās uz mirkli, tik daudz, lai saprastu, kas tas ir, un tad izslēdzās, viņš tur tā kā nepaliek man priekšā. Bet ko es redzēju? Es redzēju blondus, gaišus matus, tādus viegli viļņotus, zilas, ļoti zilas, dzidras acis, skaistu seju, un tādu viegli zili, nevis tumši zili, bet tādu debesīgi zilu būtībā šo te apģērbu vai to enerģiju apkārt, un tad es redzēju, un caur to mazo brīdi es sajūtu, ka tas ir Lucifers, kas man nāk un sāk rādīt viņa otru seju, jo mēs zinām šo te nokritušo seju, bet būtībā, ja mēs skatāmies, tad Lucifers bija šis te Dieva viskaistākais, vismīļotākais eņģelis, kas it kā sadumpojās, jo gribēja izrādīt sevi, kā viņš ir krutāks par Dievu, bet ja mēs skatāmies atkal to misiju, ko viņš dod uz zemes, ir tas, ka viņš parāda, ka mēs katrs esam Dievs, nu vismaz kā, protams, ir tās paralēlās telpas, kur ir dažāda veida esības, un matriksa tādi nostūri un blīvumi, kuros ir dažāda veida esības, bet būtībā, ka mēs katrs esam Dievs, vai ne? Viņš sāka to atgādināt, un tas, protams, kaut kādām varām, kas ir uzbūvējuši šo matriksu, kļuva ļoti, ļoti nērti un nepatīkami. Atgādināt, ka mūsos katrā ir šī Dieva dzirksts un brīvā griba un spēja radīt, kuru mēs brīvprātīgi atdodam visai savai iekārtai, sistēmai, skolām, ļoti, ļoti daudzām lietām, kas būtībā, kur mēs ejam pēc informācijas, kur mūs māca, kā mums dzīvot, un līdz ar to māca arī, kā pielietot enerģiju. Mēs pat enerģiju vārdu kā enerģiju vispār nekad nepielietojot, vai ne? Kam ticēt, kam neticēt, un tā ticība ir tas, pie kā es esmu nonākusi kā pie tādas rīktīgākās esences, ka ticība, kur es pamanīju, kad kurā vietā tad cilvēks pārdod savu dvēseli, ir tajā brīdī, ka viņš atdod savu ticību. Viņš, piemēram, iet pie Lucifera veikt līgumu, bet viņš atdod ticību viņam, ka kaut kas ārējs viņam kaut ko var iedot, viņš atdod savu ticību. Un tā ir tāda viena maza daļiņa no viens no veidiem, jo tie veidi izstās ir, ja skatās uz lielajām rituāliskajām praksēm, kas notiek citur, tur ir vēl daudz, ko rakt, vai ne, un skatīties visus tos citus paternus, bet tas ir viens no veidiem, ka mēs atdodam ticību kaut kam citam, tad mēs atdodam savu enerģiju un savu brīvo gribu radīt to realitāti, kādu mēs izvēlamies. Tāpēc es šodien apstāšos, aicinājums nebaidīties arī no savas tumsas, ieskatīties viņai acīs un palūkot, kāpēc viņa ir tāda, kāda viņa ir, kāpēc kaut kur ir skaudība, kāpēc kaut kur ir dusmas, kāpēc kaut kur kādreiz ir alkatība, varas kāra vai vēl kaut kas. Tas viss ir ok, ka mūsos tas ir, vienkārši ko mēs ar to daram, un kamēr mēs to vienkārši spiedīsim kaut kur nost. Tas īstenībā mums vairos aizvien vairāk sūdzes mūsu dzīvē nekā to prieku pārpilnību un vēl kaut ko varētu domāt, es tēlošu, ka es vienkārši esmu labs un viss sanāks. Nē, vienā brīdī nevar notēlot, ir vienkārši jāņem, jāieskatās savām tumšākajām daļajām acīs, jāsamīļo viņas un jāpaskatās, kā īstenībā viņas man var arī palīdzēt, un tajā brīdī viņas vairs nav ne toksiskas ne tev, ne apkārtējiem. Un tiekamies nākamajos ierakstos.